Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Klāt One Time ir 10. epizode. Mans vārds ir Aris Kodiņš, ar mani kopā Artūrs Apškāns. Sveiks, Artūr! Čau, čau visiem klausītājiem jau 10. One Time hokeja epizodē. Jā, šajā nedēļā būs daudz interesantas tēmas, par ko runāt. Pirms podkāstā jau runājām par to, ka šī būs visvairāk par NHL epizode, jo trade deadline un daudz interesanti maiņas darījumi ir notikuši, par kuriem es domāju, ka mums abiem diviem ir savs fanu viedoklis. Jā, pilnīgi noteikti. Vairāk interesanti maiņas darījumi ir notikuši, kā jau tu minēji. Ir tiešām daudz par ko runāt tieši otrā okeāna puses sakarā. Jā, Bet sāksim ar nedaudz tādu skumīgu ziņu. Sandis Vilmans ir nosūtīts uz AHL. 19 spēles viņš aizvadīja Nacionālajā hokeja līgā Panthers sastāvā. Atzīmējās arī ar 3 vārtu gūmiem un 2 rezultatīvām piespēlēm. Un man šķiet, ka viņš diezgan labi sevi parādīja. Kas tev sakāms par viņa sniegumu? protams, ka viņš ļoti labi nospēlēja, un viņš to savu, manuprāt, iespēju izmantoja. Un, viņš tajās visās spēlēs, kur viņš tika laists laukumā, viņš nospēlēja tā, kā vajag spēlēt, tādā komandā kā Floridas Panthers. Un, jā, Floridai tagad šī sezona, man liekas, jau ir norakstīta. Vismaz man tā jau sāk likties, ka Tiešām? viņiem iespējas ir. Viņi uzvarēja pagājušajā naktī, bet ir švakāka sezona nekā 2 iepriekšējās. Un cerams, ka Vilmans varētu atgriezties atpakaļ tā sezonas beigām. Bet viņš ļoti labi nospēlēja, un tas ir ļoti labi. Visu savu darbu, manuprāt, viņš izdarīja, un treneru acīs viņš palika labāks nekā pirms iespējas bija. Jā, un man liekas, ka tas iemesls ir tāds, ka viņi vēlējās uz izslēgšanas spēlēm kādu pieredzējušāku spēlētāju. Viņi ir ieguvuši vienīgu Hinu Strozu, krietni pieredzējušāks par Vilmani. Un es domāju, ka tas ir tas iemesls, ka tomēr viņi gatavojas playoffiem, un viņi nav norakstījuši šo sezonu. Tāpēc viņi ir izvēlējušies. Spēlētāji noteikti, ka nē. Spēlētāji jau, es domāju, ka ir pūlini līdz sezonas beigām par playoff cieņu. Es domāju, ka treneru korpus arī ir gatavs iet līdz galam. Noteikti, ka jā, bet tagad tā problēma jau tāda, ka ir ļoti daudz citas komandas, kas pagājušajā sezonā nespēlēja tik labi, kas varētu izbojāt visu šo pasākumu Floridas Panthērām tikt playoffos, jo tā cīņa pa playoffiem ir ļoti sīva, manuprāt. Jā, pilnīgi noteikti. Ir tiešām vairākas komandas, kas iepriekšējā sezonā likās pilnīgs miskastes. Šajā Jā, sezonā ir pilnībā piecēlušās. tev piekrīt. Jā, Tā pati Sanfosē, tā, kur viņi bija pagājušajā gadā? Kur? jā, un Pagrabā. pozitīvi vēl tas, ka viņi bija vispār tur pašā apakšā līgā, bet tagad ir trade deadlines un tās komandas, kuras ir šajā sezonā labas, kuras pagājušajā sezonā bija sliktas, viņas ir iesaistītas maiņas darījumos, un tas, manuprāt, viņas tikai pastiprinās. Par trade deadline mēs turpinājām runāsim. Jā, bet pirms ķeramies klāt NHL maiņas darījumiem tieši parunāsim par 2 latviešiem, kas pagarinājuši līgumus Eiropā. Gudļievskis uz vēl vienu sezonu pagarinājis līgumu ar Fishtones Penguins, kamēr Karlovība arī ir izmantojuši opciju pagarināt līgumu uz vēl vienu sezonu ar aizsargu Jāni Jaku. Abiem šiem spēlētājiem lomas savās komandās ir diezgan lielas. Jakam ir lielākais vidējais spēles laiks savā komandā šajā sezonā, tā kā viņam tiešām treneri uzticās un pilnīgi noteikti nav pārsteigums, ka ir pieņemts lēmums pagarināt līgumu ar viņu. Es gan viņu gribētu redzēt nedaudz augstākā līmenī, SHL, piemēram, ņemot vērā to, kā viņš spēlē, bet, labi, SHL problēma varētu būt viņa spēle aizsardzībā, kas nav tik stabila, bet viņš, protams, var daudz dot uzbrukumā tieši. Un par Gudļevski es gribētu teikt, ka viņš tomēr ir tās komandas pamatvārdsargs. Tā kā ir loģiski, ka ir pieņemts lēmums ar viņu pagarināt līgumu. Kas tev sakāms par šiem 2 līguma pagarinājumiem? Salīdzinot abus divus šos latviešu hokeistus, manuprāt, lielāka loma ir Gudļevskim, ja viņš jau tur regulāri spēlē kā galvenais vārdsargs. Un abiem diviem jā, tiešām liels lomas komandā. Tas ir ļoti labi, ka ir pagarina līgumus. Un kā
ar viņiem rēķinās komanda, un tad tas ir pozitīvi, manuprāt, arī, ja tie spēlētāji tiek plānoti uz čempionātu. Un viņi tiešām labi spēlē, un Guģevskis ir viens no galvenajiem vārdsargiem, ar ko komanda mēģina, manuprāt, iet pēc titula, ja runājam par Guģevskis spēli Vācijas dalīgā. Jā, Volsiņa vadībā viņš spēlē. Nu, negluži viņa Jā, vadībā. Volsiņš ir komandas vārdsargu treneris, bet un ļoti palīdz. Es pat esmu dzirdējis, ka viņiem tur laba sadarbība, un ja nebūtu Lūsiņš, tad iespējams Kristers nemaz tik labi nespēlētu. Un Lūsiņa loma laikam šajā gadījumā tajā komandā ir liela tieši, jo viņiem sadarbība un kā sagatavojās spēlēm, ka tas ļoti palīdz vārdsargam. starp citu, runājot par Volsiņu, nezinu, vai tā ir vēl joprojām, bet iepriekš viņš bija arī komandas video treneris. Tā kā viņš nav Kaut tikai kur vārdsargu dzirdēts. treneris. Es arī kaut ko dzirdēju, kaut ko tādu. Nemaldos, tas bija podkāstā pie Valda Valtera. Man liekas, ka tā ir tā pati Nē, intervija, nē, kur nē, mēs. nē, 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 pie Jāņa Celmiņa. Viens CV. Jā, nebija hokeja blogā. Man liekas, ir bijušas vairākas intervijas, ka viņš runāja par šo. Kaut gan Iespējams. Es varbūt arī aizmirsu, tur, kur jā. es dzirdēju. Bet katrā ziņā šāds fakts ir. Jā, Ejam tālāk pie nedaudz bēdīgākas ziņas atkal. Ošmelim, diemžēl, šī sezona ir beigusies, un arī pasaules čempionātā viņš palīdzēt Latvijas izlasē nevarēs. Ir veikta pleca operācija, un atlopšanai būs nepieciešama vairāk mēnešu. Un izskatās, ka viņš jau Olimpiādē spēlēja ar šo traumu, vai arī to guva Olimpiādē tieši. Jo viņš AHL nevienu spēli neaizvadīja, kaut gan varbūt viņš arī treniņā satraumējās, nezinu. Bet katrā ziņā pēc atgriešanās no Olimpiādas viņš nevienu spēli AHL tā arī neaizvadīja. Un tagad viņam sezona, diemžēl, ir galā. žēl, ka viņam sezona ir galā. Viņš nepalīdzēs Latvijai čempionātā, par to arī žēl, jo viņš kopš 23. gada ir tas spēlētājs, kurš var svarīgos brīžos izlasīt ar pavilku. Un pat traumu, kurā brīdī, manuprāt, viņš satraumējās, man liekas, kad Olimpiādai. Es vairāk ticu tam, ka Olimpiādē nekā treniņā, bet, protams, ka treniņā arī iespējams satraumēties. Bet, manuprāt, viņš šajā hokeja sezonā savu galveno uzdevumu ir izpildījis, jo šī hokeja sezona, manuprāt, visvairāk bija Olimpiāda, kur tā uzmanība tika pievērsta vislielākā. Viņš nospēlēja labu Olimpiādē, svarīgos brīžos bija laukumā un mācīja arī piemest vairākumā vārtos. Viņam veselība galvenais, lai veseļojās. Jā, pilnīgi noteikti vēlam veselību Danam Ošmelim un ejam pie NHL maiņas darījumiem. Mēs tā bija apkopojām tādu rangu, top trīnieku ar lielākajām ieguvējām šajā trade deadline, tā saucamajā, jeb maiņas darījuma termiņa noslēgumā. Un mūsu apkopotajā trīniekā komandas ir apgrieztā secībā. Pilnīgi visas. Tas, kas man ir pirmajā, tev ir trešajā. Un tā. Vienīgi mums ir viena un tā pati otrā vieta. Un labi, sāksim ar Colorado Avalanche. Vieni no galvenajiem titulu pretendentiem, un ir pastiprinājušies viņi, nu, un diezgan iespaidīgi, es pat teiktu. Atcerieties, mēs pagājušajā nedēļā runājām par to Samuela Žirāra treidu. Un Jā, atceros. izskatās, ka, jā. Un tagad mēs redzam, kāpēc viņi to darīja. Jau tad bija tāds aizdoms, ka viņi to dara, lai atbrīvotu naudu zem augu griestiem. Tagad tas ir apstiprinājies. Jo Žirāram tā auga ir diezgan liela. Bija pret, nu labi, ir vēl joprojām, bet citā komandā nu jau. Un viņi ir spējuši iegūt vairākus tādus tiešām labus spēlētājus. Viens un abi ir centra uzbrucējs, starp citu. Viens ir Neizams Kadrī. Ļoti labs centra uzbrucējs. Viņš var spēlēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā ļoti kvalitatīvi. Un viņš arī iepriekš ir spēlējis Colorado, starp citu. Viņš uzvarēja Stanley Kausu vai ne ar Colorado Jā. 2002. gadā. Un es atceros, ka viņš tika aizmainīts uz Calgary. Tā bija, man liekas, tā sezona, kad es sekoju līdzi Colorado un bija žēl, ka viņš tiek aizmainīts. Un tagad viņi atguvuši viņu atpakaļ. Kad arī bija arī diezgan garš parakstīts līgums ar Calgary, vai ne? 8 gadi. Pareizi Man šķiet, ka atceros. jā. Ja līgums Jā. beidzas 29. gadā. Paliks 7 Colorado miljonu kopumā sezonā. viņi izskatās šajā sezonā vienkārši iet pēc titula. Un pašlaik, ja viņi nesamelos mums visiem līdzstājiem ar šo fake izrāvienu, tad viņi uzvarēs.
Es negribu Patam, baigi prognozēt, ka būs čempioni, bet tā izskatās. es tev piekritīšu, jā. Pretī viņi gan atdeva Viktoru Olofsonu, tiesības uz Marku Kurenu 2028. gadā iespējamu pirmās kārtas izvēli, kā arī iespējamu 2027. gada otrās kārtas izvēli. Un otrs centra uzbrucējs, ko es minēju, tas ir Niklas Roā. Apmaiņā pret viņu uz Toronto, Korādo sūtīja iespējamu 2027. gada pirmās kārtas izvēli, kā arī iespējamu 2026. gada piektās kārtas izvēli. Kas tev sakāms par šo maiņas darījumu? Pagājušajā epizodē jau arī teicu par to, ka, manuprāt, ir ļoti labi, kad tiek iemainīts arī tās drafta izvēles. Un, tas ir ļoti liels iespējas nākotnē, kad būs kāds jauns drafts, kad komanda pastiprināsies un čempionu komanda, kur iet pēc titula, manuprāt, veids ļoti labu izvēli, kad dabūna labas drafta kārtas. Un es domāju, ka Colorado nākamajās sezonās spēlēs stabili. Ja šajā sezonā viņi jau ir laba komanda, tad nākamās divas, nu vismaz viņi jau būs, manuprāt, ar labu sastāvu uz priekšu, jau nokomplektējuši viņi. Tā kā viņiem viss kārtībā ir pašlaik. Jā, un varam iet tālāk pie nākamās komandas, kas gan man, gan tev bija otrajā vietā - Dallas Stars. Ieguvuši ir Taileru Majersu, aizsardzības tipa aizsargu no Vancouveras Canucks, un manuprāt, viņš varētu būt tiešām noderīgs Dallasā. Viņu iepriekš ir bijuši tuvu titulam, bet viņiem Fantastiski. vienmēr kaut kas tur ir pietrūcis. Un viņi ir Viņiem jā, ieguvuši arī Maiku. problēmas. Ko? Viņiem ir problēmas, jo pirmajās, otrajās kārtās viņi līdz pusfinālam vai netiek parasti. Nu, jā, viņi Viņi ir parasti. bijuši visu, un Edmontona ir bijis tā komanda, kas viņiem ir aizliegusi tikt finālā. Ja pareizi tagad atceros. Beidzot, manuprāt, viņam vajadzētu tikt finālā, un aizpagājušajā sezonā es domāju, ka viņi uzvarēs Stanley Kausu. Viņiem tas nesanāca. Tā kā viņiem ir labs sastāvs ar Miko Rantanen arī uzbrucēju. Kā manuprāt, viņiem ar vārdsargu līniju viss kārtībā un gribētos redzēt viņus ar finālā. Viņi Jā, arī viņi arī ieguva, Maiku. manuprāt, ir treidā. Kā jūs minējāt, viņi arī Maiku Bantingu ir ieguvuši. Tāds diezgan labs Jā, top 6 uzbrucējs. Viņš arī var Karolīnas daudz dot Hurricanes, pilnīgi vai ne? noteikti. Ko? Viņš spēlēja Karolīnas Hurricanes un Nešalā, ja? Ja pareizi Nu, tagad. tagad viņš spēlēja nešo, jā. Jā, Diezgan bieži viņam sanāk mainīt komandas vispār, ja tā paskatās viņa to vēsturi komandu. Tad Toronto, Karolīna, Nešvila, tagad Dallasa. Diezgan interesanti. Sanāk diezgan bieži pārvākties viņam. jā. Ceļojošais spēlētājs. Bet, jā, pilnīgi noteikti šie varētu būt tie spēlētāji, kas palīdz Dallasai pakāpties vēl to solīt augstāk, kas viņiem vajadzīgs, lai spētu cīnīties par titulu. Iepriekš viņi tur ir bijuši tuvu tam, ir bijuši vienmēr tā komanda, kas, nu, varētu pacīnīties, bet nekad neaizcīnās tik tālu. Tagad ar šiem spēlētājiem, vēl diviem, kas ir pievienojušies, es domāju, ka viņi arī varētu pacīnīties par kausu. Un arī bez viņiem pilnīgi noteikti, bet šie divi spēlētāji tomēr varētu būt tie, kas ir tas pēdējais trūkstošais puzles gabaliņš Dallas Stars klubā. Un tagad ir mēģināt tālāk pie nākamās komandas - Anaheimas Ducks. Viņi ir ieguvuši Džonu Karlsonu, Vašingtonas Jā, Capitals leģendu. Vašingtonas fani un Večkins tagad ir bēdīgs par to, ka Karlsons ir prom. Bet Anaheimas Ducks fani, manuprāt, var priecāties, jo, manuprāt, šis ir ļoti labs papildinājums. Un, manuprāt, no visu trade deadline šis ir tas karstākais trades, kas visvairāk diskusijas, manuprāt, līdz tai starpā ir izveidojušās. Jā, Arī tu eksperts minēji, starpā es negribēju. jā, tu minēji jau Večkinu, lai viņš iet stūrītī paraud. Bet Jā, kopumā mani pārsteidz šī Vašingtonas Capitals attieksme pret savu leģendu. Vienkārši aizmaina. Cik saprotu, tur pat nav bijušas nekādas tur sarunas. Viņš to vienkārši ir uzzinājis. Nu, ķipa, tur jā, nav bijušas nekādas sarunas ar klubu. Viņš ir gatavs mainīt komandu, tā tālāk. Nekas, vienkārši aizmainīts. Šāds spēlētājs, cik gadus viņš ir spēlējis Vašingtonā, cik un ļoti šāda ilgi viņš attieksme no jau arī. klubu vadības. Jā. Labi.
Es biju Vašingtona. pārsteigts, ka es redzēšu to treidu, bet Anaheim Ducks ir tā komanda, kas man visvairāk šajā sezonā ir pārsteigusi. Kas pagājušajā sezonā bija viena no sliktākajām komandām. Un šajā sezonā es esmu viņiem pilnībā jau noticējis tam, ka viņi ir playoff zonā un viņi no viņas, manuprāt, neizkritīs. Pagājušajā naktī viņi arī uzvarēja ar rezultātu 5-6, divas uzvaras pēc kārtas. Un tagad šis Džons Karlsons, kas ir klāt komandai, es domāju, ka dos tādu papildinājumu, ka viņš sāks spēlēt, un ja viņš arī ar punktiem izcelsies, un viņam ar labu vārdsargu līniju, ka Anaheim man ir pārsteigusi vairāk nekā Sanukstē Šāks. Jo šīs, manuprāt, tās divas komandas, kas tam baigi sākušas spēlēt beidzot labu hokeju NHL. Jā, Anaheim man kopumā patīk. Viņiem tāds diezgan jauns sastāvs ir. Ir arī daži pieredzējušie, ir vairāk tādi jaunie, vai jau Karlsons pats ļoti talantīgs, vēl vairāk Katrs Gotjē, un tur saukt un saukt tos jaunos talantus. Un tieši Bet šis tie varētu ir būt. galvenais līderis komandā. Kas? Lukas Dolsnovs, Gutjērs, ko tikko pieminēja, galvenais līderis komandā, un Dolsnovs ir galvenais vārdsargs. Manuprāt, šiem diviem spēlētājiem arī komanda ir tikusi play-offs. Es domāju, ka viņi paliks ar play-offs. Vēl jau nav tīkus poifas. Nu, vēl jau nav, jā. Bet katrā ziņā Karlsons varbūt tas, kas vēl viņiem vēl vairāk viņiem palīdz nostiprināties šajā te poifu zonā, jo viņam ir pieredze vienkārši milzīga. Viņš ir lielisks spēlētājs vēl joprojām. Jā. Un, protams, viņš nav vairs Noteikti. tik labs kā agrāk. Bet viņš jau joprojām var dot daudz gan uz laukuma, gan arī ārpus tā. Viņš ir cēlis visu savas galvas Stanley kausu, pat vairākus Stanley kausus, starp citu. Tā kā tas ir īstais spēlētājs. Un Jā, varam iet tālāk. piekrīt. Vai tu zini, kura komanda pilnīgi noteikti neuzvarēs Stanley kausā šo sezonu? Vankūvers Kanaks. Nē, ir vēl viena. Vai tās Tur viens Latvijas spēlē, starp citu. kura tā komanda varētu būt? Ļausim arī skatītājiem padomāt, kur varētu būt šī komanda. Nu, kurš tad? Divkārtais Stanley's čempioni. Viņam ir iespēja. Kuri? Florida. Nē, es par tām runāju. Viņi ir Koriju Periju ieguvuši. Un Perijs ir spēlējis 5 no iepriekšējiem 6 fināliem un visos zaudējis. Visos. 20. gadā ar Dallas, 21. ar Montreālu, 22. ar Tampa Beju un 24. un 25. ar Rodu Edmontonu. Kā Līdzīgs tas kā ir Konors iespējams? Makdeivids. Neveicās ar uzvarām. Jā, Tampa spēlē labi. Bet es nedomāju, ka viņi būs Stanley's čempioni. Tad es vairāk ticu tam, ka Colorado uzvarēs. Bet, būtu jau forši, ja Girgensons pacelt Stanley's. Bet es Jā. viņus nelieku kā Stanley's čempionu. Tas būtu tiešām skaists stāsts. Cik gadus viņš netika plēfos pat ar Buffalo. Un es ļoti ceru, ka viņam izdosies izcīnīt to Stanley kausu ar savu to darbu, ko viņš kā vienmēr parāda laukumā. Kā viņš spēlē, cik pašaizliedzīgi. Nu, tas ir tas spēlētājs, kurš ir gatavs izcīnīt Stanley kausu, kurš ir to pelnījis izdarīt. Tā kā, un Korijs Perijs to var palīdzēt izdarīt. Lai gan iepriekšējos gados viņš ir palīdzējis komandai tikt līdz finālam, bet tajā zaudēt, tad šajā gadījumā es Jā. domāju, ka viņš arī varētu palīdzēt uzvarēt. Nu, kaut kad jau ir jāuzvar. Protams, un viņš jau Tampā arī spēlēs, viņam ir pieredze Tampā. Un tad, kad Tampa toreiz uzvarēja, nu, tajā laika posmā, kad viņi uzvarēja tos divus Stanley kausus, un kad zaudēja tajā finālā, bet, aizmirst, pret kuru komandu, bet viņš nomaina uzreiz komandas, un tad bija tā, ka viņš grib būt tajā komandā, kas uzvar Stanley kausu, un tik un tā nepalaimējās. Ka viņš ir ļoti neveiksmīgs spēlētājs, līdzīgi kā Makdeivids. Bet un kaut kad jau būs tā veiksme, noteikti. Jā, un viņš ir tāds ļoti labs spēlētājs. Viņš var spēlēt tur 3. un 4. maiņā, bet viņš vēl joprojām ir labs vārtu guvējs. Šo sezonu Jā. arī ir guvis gana daudz vārtus priekš savas lomas.
Un viņš to var darīt arī Tampā, pilnīgi noteikti. Viņš ir spēlētājs, tā saucamais melnais zirdziņš komandā. Viņš var spēlēt 3. un 4. maiņā, bet savus gols viņš var samest, tīpaši arī svarīgās spēlēs. Pilnīgi noteikti. Ir tieši tā. Un tagad esam apskatījuši tās 3 lielākās ieguvējas, varam ķerties klāt vienkārši interesantiem maiņu darījumiem. Viens no tiem, Niks Folino, ir aizmainīts uz Minnesotas Wild un apvieno savus spēkus ar savu brāli Miku Folino. Nē, Markus, ja pareizi atceros, vai ne? Jā. Tas tā diezgan interesanti. Brāļi apvienosies tāpat kā Nūdžersijā brāļi Hjūzi. Un tas, manuprāt, tomēr ir skaisti. Iespējams, ka šī viņam ir pēdējā Jā. sezona. Viņš ir tāds ļoti pieredzējis spēlētājs. Un viņš varētu palīdzēt Minnesotai, teiksim tā kā minimums tikt Stanley Kausa izcīņā. Jo viņiem tas sastāvs ir diezgan labs. Pilnīgi Minnesota noteikti ir viena no tām komandām, kas cīnās par vietu play-offs. Un viņiem arī ir iespējas ar to izdarīt. Viņiem ir Queens Hughes, ko viņi dabūja, kas ir ļoti labs aizsargs. Viens no labākajiem aizsargiem, kas NHL, ka Minnesota ir cīņā par play-offiem. Jā, pilnīgi noteikti. Un varam iet tālāk pie nākamā interesantā maiņas darījuma. Jūta ir iegūsi Makenziju Vīgaru. Starp citu, kurā vietā šobrīd ir Jūta NHL kopvērtējumā, var ātri paskatīties. Precīzi neatceros. Jā, Jūta ir 15. vietā ar 70 punktiem. Ah, Un Vašingtona atpaliek no Jūtas ar cik punktiem? Ar 1 punktu starpību. Un Minnesota vispār 4. vietā. Es tikko teicu, ka viņi cīnīsies par vietu play-offs, bet viņi jau ir tā pārliecinošā vietā, kur nav vairāk, manuprāt, jācīnās. Top 5, jo, man liekas, tāda nostabilizējies. Jo 80 punktu minimums ir top 5. jā, un pretī Jūta ir sūtījis Oimātu, Jonatanu Kastaņā un 2026. gada 2. kārtas drafta izvēles. Kāda domā, cik? 3! Es gribēju teikt, šī ka gada. būtu tu. 3 šī gada drafta izvēles, kur viņi tās rāva. Izskatās, ka viņi krāja gatavoja tieši priekš šī maiņas darījuma. Tas ir tā diezgan interesanti, bet katrā ziņā Makenzijs Vīgars, viņš ir ļoti labs aizsargs. Un viņš ir daudz dot šādai komandai kā Jūta, kas atrodas tajā cīņā par play-offiem. Viņš var spēlēt arī vairākumā, pilnīgi noteikti. Viņš ir tāds spēlētājs, kuram loma pilnīgi noteikti būs liela Jūtā. Viņš ir ļoti meistarīgs aizsargs, tajā pašā laikā viņš arī labi aizsargājas. Tā kā viņš var kļūt par vienu no komandas līderiem. Es esmu diezgan pārliecināts, ka viņš arī būs viens no līderiem Jūtā. Kā tev šķiet? Es tev piekrītu un domāju, ka viņš palīdzēs Jūtai. Jo Jūta vispār man liekas ļoti līdzīga komanda ar Anaheim. Viņas kaut kā man līdzīgas liekas ar šo sezonu, kad viņi abi divi klubi cīnās pa vietu play-offs. Un vārtsargu līnija ir stabila un uzbrucēji arī jauni un talantīgi. Tu teici, ka Anaheimai jauns talantīgs sastāvs, tad Jūtai tieši tāpatās. Viņiem tur jauna hokeisti sastāvā. Un jauna frančīze arī, un tas būs ļoti labi, ja viņi spēlēs play-offs un uzvarētu pirmajā kārtā. Es arī ceru uz to, ka Jūta varētu pabojāt kādai komandai cerības uz Stanley Kausu, jo pašlaik viņi ir cīņā, un viņi ļoti labi spēlē. Overtēmos es esmu skatījies, kā Jūta spēlē papildu laikos ļoti labi. Viņiem te uzbrucēji ļoti ar ātrām kājām iet uzbrukumos. Tādiem pieredzējušākiem spēlētājiem kā Vašingtonai, man liekas, ir grūti. Tādiem, kas lēnāk, piemēram, ja spēlē Ovečkins pret Jūtas mamutiem, tad viņam ir grūtāk. Es vienu spēli skatījos, izskatījās šokāk. Jā, to būtu tiešām skaisti redzēt, ka Jūta iekļūt play-offs. Cik bezcerīgi bija Anaheim kādreiz. Jā, un aizgāja Trevors Zigras, un tagad Anaheim ir pamodusies. Tā. Kāds sakars ar Anaheim? Es prātu, Zon teicu. Pagaidzi minēja Anaheim? Tu teici Anaheim. Ah, ja?
Es par Arizonu domāju, ka viņi bija tiešām bezcerīgi, pārņēma jūtu, un tagad viņi Jā, iekļūt playoffs. Tas būtu tā tiešām skaisti. jā, jā. Tāpēc, Labi, varam tālāk pie nākamā treida. St. Louisas Blues ir ieguvuši Justinu Hovu apmaiņā pret, nē, bet kopā ar pirmās kārtas un trešās kārtas draft izvēlēm pretī sūtījuši Justinu Folku. Man šķiet, ka šis ir ļoti labs maiņas darījums priekš Detroitas. Justins Folks ir ļoti labs aizsargs. Un tieši Detroitā viņš varētu palīdzēt, manuprāt. Viņam arī tā pieredze ir diezgan liela iepriekš. Uh, Viņam aptuveni 34 gadi. Tā kā viņš ar savu pieredzi pilnīgi noteikti tur daudz dot. Viņš precīzāk sakot, bija viens no līderiem Sentluisā. Un es domāju, ka viņš šādu lomu līdzīgu ieņems arī Detroitā. Kas tev sakāms par šo maiņas darījumu? ja Detroits arī tādā brīnumainā kārtā, vismaz man liekas, ka ir šajā sezonā jaudīgāka komanda nekā iepriekšējās sezonās bijusi. Un arī vispār tēma, par ko es gribēju parunāt šajā podkāstā, ir, kad Larkinam bija tas trauma, viņam tur bija kaut kas prognozēts, kad viņš ārā būs no sastāvā, un pagājušajā naktī viņš spēlēja pret Floridu. Kā viņiem arī, manuprāt, iegūmis te visi treidi, kas tagad notiek, jaunie spēlētāji viņam vajadzīgi, un noteikti, ka palīdzēs. Ka viņi arī, manuprāt, tiks playoffs. Būs Jā, pilnīgi interesants noteikti. spēles. Jā, pilnīgi noteikti mums sagaida interesants sezonas beigas NHL. Bet mūs sagaida interesants sezonas sākums citā sporta veidā, Formula 1. Jā, Domāju, ka jāpieskarās arī nedaudz tam, vai ne? Zinu, kur arī tev patīk tieši tā, Formula 1. protams. Nu, kā tu prognozē, kurš būs čempions šogad? Nu, es esmu Maksa Verstapena fans, un gribētos ticēt tam, ka Verstapens uzvarēs. Tā laikam tā standarta prognoze, bet es esmu dzirdējis daudz prognozes par to, ka Ferrari varētu ļoti labi startēt. Mercedes Mercedes ir labi favorīti. brauc. Jā, Mercedes un Red Bulls. Tā kā es domāju, ka vai nu Red Bull, vai nu arī Mercedes. Starp citu, Bet skaties šorīt ka Maks kvalifikāciju. Es sāku skatīties, bet nenoskatījos. Tikai redzēju internetā, ka bija kaut kāda avārija. Un kas tur notika, varbūt var pastāstīt, kā viņi vispār tur sākās. Jā, tā tad pirmajā kvalifikācijas kārtā Maks Verstapens vēl neuzrādot nevienu apli, noslēdza savu sesiju un arī kvalifikāciju sienā. Tas bija diezgan tā dīvaina epizode. Viņš bremzēja, un viņam, tā teikt, novakojās aizmugurēji riteņi. Un Formula vienkārši pazaudēja aizmuguri, teiksim tā. Tā aizmugure kļuva tāda ļoti vaļīga, un viņš avarēja. Viņš pilnīgi norāvās aizmuguri. Bet redzēju Jā, to es video. redzēju bildi. Tā kā tas bija diezgan neierasts, un starp citu, šī nav pirmā reize jaunajā Formula erā. Jā. Mm, tā kā, jā. Bet kas tev vispār sakāms Galvenais, par lai šo ēru? sacīkstēšu, tā nenotiek. Ko? Galvenais, lai sacīkstēšu, tā nenotiek kaut kādas neveiksmīgas avārijas, kas var beigās maksāt daudz tai komandai zaudējumu. Bet es parasti šo sezonu ar nepacietību gaidīju, un man ir interese, kā startēs tās visas formulas, jo esmu dzirdējis daudz to, ka ir daudz labu papildinājumu, un Verstappen formula ar drusku ir pamainījusies. Nepacietību gaidu, ka rītdien sāksies tas posms, un būs interesanti, manuprāt, rīt sacīkstē. Lietu jau neprognozē, vai ne? Lietus, man Nē, liekas, ka nebūs tādā Austrālijā. bet sacīks tāpat būs interesanti. Un es, Protams, un es ļoti gaidu startu, jo startā priekšrocības varētu būt Ferrari. Testos bija šīs te starta simulācijas, un tajās Ferrari bija krietni ātrāk par visiem pārējiem. Nu, tā kā krietni. Tā kā es domāju, ka startā viņi varētu aizšauties arī priekšā tiem pašiem Mercedes pilotiem, kas aizņem pirmo starta rindu. kā domā, kurš uzvarēs sacīkstē rīt? Es domāju, ka tas būs Džordžs Rasels.
Jo Mercedes pārsvars vismaz kvalifikācijā bija milzīgs vienkārši. 0,8 sekundes priekšā nākamajai komandai, kas nav no Mercedes, kas nav Mercedes, neviens no pilotiem. Un tas bija Aizaks Hadžārs, starp citu. Pārtraucis tā saucamo Red Bull otrā pilota vāstu, beidzot viņš ir. Nu, protams, var jau tagad jokot un teikt, ka Red Bull turpinās otrā pilota vāsts. Viens Jā, jā, pilots ja iekļūt tad, trešajā kvalifikācijas kārtā, otrs tur sienā palika. Bet, nu, jā, protams, Verstapens tomēr visticamāk būs pirmais pilots. Kaut gan vēsturē bijis visādi. viņam visā, man Rikjārdo, liekas, sezonas gaitā ir bijis tā pārliecinošs posms, un tad atkal viņam tā neveiksmīgs. Bet viņš vienmēr pratis kaut kā izcīnīt to uzvaru, izraut un tad apdzīt tās visas formulas. Viņam tā formula laikam ļoti laba ir. Kā tas viņam ļoti labi ir. Es domāju, ka pirmais būs Rasels, es tev piekrītu. Otrais varētu būt Verstapens. Un trešais, tas būtu interesanti no 22. vietas, vai no kuras viņš stāties, vēl neesmu skatījies. es domāju, ka viņš būs top trīniekā. Un tad Norris. Tad McLaren labi brauks. Tā domā. Nu, es domāju, ka jā, bet McLaren jau ir pateikuši, ka sezonas sākumā viņi nebūs, teiksim tā, agresīvi ar saviem uzlabojumiem. Viņi tur, teiksim tā, spēlēs no aizsardzības. Tādi bija viņu vārdi. Ka viņi tur Skaidrs. skatīsies, pirms izvērtēs kārtīgi un izskatīs, analizēs savu esošo formulu, kas strādā, kas nestrādā, un tad veiks uzlabojumus. Pārējās komandas ļoti iespējams tos veiks pēc iespējas ātrāk, iespējams. Bet viņi skatīsies, gaidīs, jo var būt tāda situācija, ka viņi uzlabo, un kaut kas sāk, teiksim tā, atved vairākus uzlabojumus vienlaicīgi, un formula sāk braukt ātrāk. Bet pēc tam var atkal būt grūti tālāk attīstīt šo formulu, jo viņi var nesaprast, kas tad īsti ir tas, kas nestrādā, ko vēl var uzlabot. Jo iespējams, teiksim tā, kāda detaļa vai nu, kaut kas var nebūt optimizēts pietiekami, un tas varētu būt tas, kas tur viņus aiz citām formulām. Respektīvi, kaut kas, uz ko vēl varētu vēl vairāk iegūt laiku. Un Formulā 1, protams, arī milisekundes ir ļoti svarīgas. Iepriekšējā sezonā, nu, Noteikti. tev diezgan regulāri bija tā, ka visas 20 formulas pirmajā kvalifikācijas kārtā iebrauca 1 sekundes ietveros. Tā kā, protams, šajā sezonā visdrīzāk tā nebūs. Tomēr, ņemot vērā to, ka ir jauni noteikumi, ir jaunas komandas, Aston Martin vispār ir diezgan tālu prom. Jā, nepacietību gaidu rītu, un tad būs interesanti redzēt, kas tur notiks. Jo, manuprāt, intriga būs visas sezonas laikā. Bet man šķiet, ka Sekosim Alonso līdzi. vairs nekad un nekad nepirks Honda mašīnas. Nekad. Kāpēc? Jo arī tajā laikā, kad viņš brauca McLaren, tur bija Honda dzinējs, un viņš to sauc par GP2 engine. Jo McLaren bija diezgan lēni. Un šobrīd vibrācijas, kas nāk no Honda dzinēja, Aston Martin formulā ir tik lielas, ka piloti, nobraucot vairāk nekā 25 sapļus sacīkstē, varētu riskēt ar problēmām ar nerviem. Jo tās vibrācijas no stūres ir tik iespaidīgas, ka tur var tiešām būt nopietnas Jā. problēmas arī pilotu veselībai. Tā kā tur viss ir diezgan traki pagaidām. Es gan domāju, ka viņa sezonas gaitā pacelsies, jo tur tomēr ir Adrians Ņūjs, un viņš zina, ko viņš dara. Nosties to Netflixā, to Drive to Survive, to dokumentālo seriālu. Es noskatījos 4-5 sērijas, un man īstenībā patīk. Man ļoti patīk tā sērija ar Red Bull Interesanti bija. un arī ar Alpīnu. Man patīk, ka Brietors ir tiešām atklāts. Viņš saka, kā ir, nevis kaut ko tur izdomā. Ai, tur tā maigi mēģina pateikt, nē, viņš saka, kā ir. Tur bija viena epizode, kur Kolpinto pateica, nu, varbūt vajag uzlabojumus manai formulai. Viņš teica, tu esi lēns, tu esi problēma no sērijas. Kāpēc vai mēs tevī klausītos? Jā. Tā kā man patīk, ka viņš saka, kā ir. Tad tu noskaties? Es tiku līdz trešajai sērijai, līdz vidum.
un plāns ir noskatīties. Tā kā man bija interesanti, tiešām interesanti paklausīties. Viņi tur stāsta visu kaut ko tur rāda. Ar to formulu braucēju, kā viņi gatavojas. Kā man ir interesi, es tiešām nepacietību gaidīšu to jauno sezonu un sāksies jau no rīta, bet agri būs tā sacīkst, vai ne? 6. Diezgan. Normāli. Es atkārtoju, man laikam tomēr skatīšos. Noteikti. Es gan jāskatās. Un šajā sezonā man ir plāns arī veidot vairāk satura par Formuli 1. Pēc katras sacīkstes būs apskats pāris minūšu. Tā kā ir plāni šai sezonai. Vēl arī papildus saturs būs plānojis arī sākt veidot tieši raidus par Formuli 1, kur varētu arī skatītāji uzdot jautājumus. Tā kā plāni ir diezgan lieli attiecībā uz Formuli 1 šajā sezonā. Bet F1 ir gaida. interesants. Ko? F1 ir ļoti interesants. Man patīk skatīties, kā formula brauc. Ātras mašīnas. Tieši tā. Nevienu brīdi nav garlaicīgi. Protams, ir tur daži brīži un atsevišķas Nu, sacīkstes daži, nav tik interesants, bet tam tā ir jābūt. Protams. Visām sacīkstām nav jābūt interesantām. Tad mēs īsti pat nesaprastu, kas ir interesanti, kas ir neinteresanti sacīksti. Ja viss būtu interesants. Apnikt. Interesantākais jau ir tad, kad ir lietus un avārijas, un tad laikam tā skatītājiem interesanti, bet nav interesanti tiem braucējiem. Noteikti. Jā. Galvenais ir normāli sacīksts. Jā, katrā ziņā gaidām sacīksti. Būs daudz ko redzēt, pilnīgi noteikti. Redzēsim, kā tur ir ar to. Vai netrūks jauda gal galā taisņu beigās, kā tas bija. Tāds pilnīgi noteikti būs, bet redzēsim, cik tas būs pamanāms sacīkšu režīmā un kā tas ietekmēs sacīkstes gaitu. Tā kā gaidām sacīksti, skatāmies Formuli 1, skatāmies arī, protams, hokeju. Šis tomēr ir hokeja podkāsts. Tieši tā, jā. Un tiekamies nākamajās reizēs. Tā. Jā, labi, čau.